caurlaidi. Jā. Mēs braucam uz Jūrmalu. Un cik tad maksā iebraukšana? 2 ar citu joprojām. Teicu, ka 3 būs. Freestyler, rock a microphone, straight from the top of my dome. Atbraucam uz vecu, labi pazīstam vietu. Nu, ļoti pazīstam viņa nav. Mājiņa ir ļoti izmainījusies. Un šī vieta, kur mēs kādreiz ar golfiņu, kur es piebrauc klāt, muzončiks, visas lietas. Freestyler, vai ne? Yes, un Aits Kautrīgs gaida. Un kā Aits Kautrīgs nāca pretī, jo, kad es piebrauc ar Džeki visu un savāc savas beibas un brauc, nezinu, peldēties, lakstoties. Un tāda bija dzīve kādreiz. Tā pats cik smukas kojas, cik viss notiekās. Kādreiz jau tā nebija. Kādreiz bija baigi vienkārši tu viss. Šau prosta bija. Yeah, straight from the top of my dome, as I rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome, as I rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome, as I rock a microphone. Yeah, straight from the top of my dome, as I rock a microphone. Šeit, kur atrodamies Jūrmalā. Jūrmalā. Ču. Tieši tā. Esam saigāties uz Dzintara meža parku un sagaidīsim manu brāli Vanesu. Lūk tā, dāmas un kungi. Sākam jaunu epizodi, tā kā jaunu mūsu ceļojumu daļu. Uz vairākām dienām mēs būsim nobāzējušies vienā slepenā vietā. To mēs atrādīsim mazliet vēlāk, mēs tur vēl neesam. 5 nakts pavadīsim tur. Un, bāzējoties tur, mēģināsim padarīt kaut kādas lietas. Nu, teiksim, Kurzemes pusē, bet vēlams parās Jūrmala nav Kurzeme. Tas gan. Bet mēs arī nepaliksim Jūrmalā. To mēs visu uzzināsim vēlāk. Un redzēsiet, jūs visu pastāstīsim, kā vienmēr, vai tad kādreiz mēs neesam visu izstāstījuši no līdz. Dzintars stājos mīts, tavās lūpās skatos, dzintars stājās kvēl. Labvakar. Eju garām. Ko, dāmas? Un viss smalkākie kundziņi pasaulē. Mēs esam atbraukuši uz Česterciem uz Albatrosu. Ja kāds nezina, kas ir Albatros, tas ir tās liels putns, vai ne? Kuram spārni, tur platumā ir 3,5 metri. Jā. Liela kāja, bet nepakājieši stāsts. Mēs esam atbraukuši uz Česterciem. Mēs pavadīsim 5 nakts, bāzēsimies vienā vietā, kas mums ir kādreiz bijusi diezgan tuva, jo mēs kaut kādu laiku pavadījām ar Aju, vienu foršu romantisku vasaru. Tepat aiz sēts. Šit ir jauns kompleks uzbūvēts. Un kā mēs te iečakojamies? Sanāk tā, ka mēs nobukojam caur Airbnb. Instrukcijas mums it kā bija, bet paskaties, neviens nebija. Wi-Fi ne man, ne manai sievai. Vai nav? Nes kāpēc? Es nezinu, tādu mēs ceļotāji. Tas, man liekas, pats svarīgākais mūsdienās. Bet, tādu mēs esam. Mēs esam iečakojušies, mums vajadzēja iebraukt caur vārtiem, nolikt mašīnu konkrētā vietā. Tur mums ir apartamenti. Un tur aiz mākoņiem ir saule, gribēju teikt, bet tur ir aiz kāpām praktiski ir jūra. Mēs esam pie jūras. Česterciem. O tā. Ķersimies ragiem. Pie vērša. Jā. Rādīšu jums apartaments. Ir laikam vērts, ko izreklamēt, ja godīgi par šādu cenu, kas tagad pieejami šeit Jūrmalas apkārtnē. Super. Un šitā te trepa. Kodā dabūjam atslēdziņu. Un šāda te virtuve uzreiz. Labi iekārtot. Paskaties, kas te notiekās. Firma piedāvā dažādas dzērienus atspirdzinošas par attiecīgu samaksu. Paņem, padzerēs. Šeit tu samaksā. Bet, ja tu esi tā kā ar savu padzērienu, tad tu vienkārši noliec savu padzērienu. Mums ir kungs. Šāds te matracis un šāds te kino. Mēs varēsim skatīties Two Lovely People. Visas labierīcības, gludinamais dēvs, vērs mašīnu žāvētājs. Lūk, sanitārais mezgls, moderna izlietne, duša. Jā, viss ļoti smuki. Jo šīs mājas vispār ir jaunas. Tad, kad mēs ar Aju dzīvojamies pa
Par Česterciem pa Albatros 20 gadus atpakaļ praktiski. Te šeit šīs mājas vēl nebija. Šitādiem. Visādiem šitādiem. Redzi? Tā kā, kad tu no rīta piecelies, es izslāps pēc olām. Čik. Un brauksīs tev rolas. Mums Aņa vēl uz mašīnu aiziet vēl pakaļ kaut kam. Palkums. Oh yes, baltā daša ideāli. Nu re, mūsu starter pak, protams, olīvas, sveiciens Ģirtam Leldē. Mums ir atkal jauns olīvas. Oh my god, nu kas ir šitā? Iesim parādīšības jūru. Mēs ejam uz jūru, dāmas un kungi. Vakar jūra. Taču tur bija ēd. Česterciem peldvieta. Nu jā. Albatros vecos laikos, padomu laikos bija slavens ar to, ka šeit bija bērnu un jauniešu nometne. Kaut kādu video ir pieejami. Tallina? Jā. Cik kilometri? 838. Kā var būt Tallina 800 kilometri? Nu netak. Nu vienīgi pa jūru tak varbūt. Bet nu labi, lai ir kā ir. Labi, mīļie dāmas un kungi. Jūra. Smilšu kāpai pieskaru. Jūra gāžās! Jā! Līst no kalna! Jūra gāžās! Jūra nevar sākt turēt. Tādu nedara. Tas paizpītās spalvas. Kā tev tā nesanāca? Nesanāca. Te varbūt sanāca. Nu bet gāžās, jūra paskaties, tad taču viss līdz laukā. Jā! Es jūru iztecējos, ko dara? Tur ir tā lieta. Nu, lūk, mīļie dāmas un kungi, esam nokļuvuši ar jums. Ar jums. Pie jūras. Vai te šī arī joprojām nav Kurzemes jūra? Ir. Nu, ir tā. Bet citi saka, ka nav. Tā nav taisnība. Citi saka, ka šī zemgala. Zemes gals jau it kā vien ir. Es kā smilšu kāpai pieskaru. Es kā smilga vēju liekta atviesu. Es kā smilga smiltīs mīta ieceļu. Kas man citur tādu spēku? Paskatieties, dāmas un kungi, cik feinas Česterciem aizpludmales. Visu? Pa niedrēm. Tā kā pie Liela ezera. Jā. Kāds pašs tiltiņš. Upe, no kuras nekas neiztek. Nu nekas pa neiztek. Neiztek un neietek. Tev Galīgi. vajag uztaisīt strautni. Jā, te vajag paņemt glābstu un izrakt. Gribēju prasīt, vai tu esi no tādiem kādreiz pludiņus taisījusi, bet nu laikam jau, ka ne. Nē. Nu tādiem ne. No kādiem tu esi taisījusi? No lazdām. Paiesim bišķiņā krastmalu. Mēģināšu saskatīt sev tik ļoti zināmās vietas, kurās pavadīju jaunības gadus. Johari, 20 gadu atpakaļ. Kādu vienu brīdi šeit, Česterciemā.
Noiesim kā krastu. Cerēsim, ka Ilmāra onkulis man nesarās. Kaut tur aizdomīgi redzētas vietas. We want our lives to be like a dream, but we get stuck in reality. You feel the same, you know what I mean. Šitā mēs te sēžē pakla. Mēs, ka jūrts paliek klusāk un klusāk, ar katru vilnīti mazāk un mazāk. Neviena nav. Tikai es un tu. Un jūra. Tieši tā. Ir labi tā dažreiz pasēdēt un padomāt. Vienmēr labi. Nevienmēr, bet dažreiz vajag. Man tā liekas. Vienmēr labi. Ja vienmēr tā sēdēs, tad nekas nenotiks. Tu jau nekad nezini, ko jūra tev var piedāvāt. This could be our someday. This could be our someday. Time is a thief, so why wait? This could be our someday. Eitunos vecais, labais, Česterciem veikals. Jā. Kas tik nav pirkts ar... Tik interesanti, kas tik tiešām netika tur pirkts un nopirkts, ko nu mēs varējām. Pat tā laika naudiņu, un cik mums bija nopirkt, bet tik labas atmiņas. Tieši tā, Wow. tur tik labas lietas bija. Un veikals joprojām ir, mēs varēsim iet paskatīties, kas tur ir. Varbūt tur noteikti ir tādas lietas, kas 20 gadu atpakaļ bija. Jā, dāsas. Vai ne? Es neatceros, ko mēs kādreiz pirkām tur. Es kaut ko dāsas un nopirkt kaut ko tādu tur. Vai ne? Nu, rekur, šitā te mēs tīzējam. Tie bišķiņ tāds rajončiks no jūras, ka nāk. Ček. Un šitas ir kompleks. Nu, viss mēs velk mājās, reku mūsu hotels. Izskatās pēc kopmītnēm nedaudz. Vai ne? Mēs atkal vakarā esam savā Albatros bāzē un ejam vakar pastaigā uz jūru. Un kas te šitas ir? Mīļie draugi. Jauns vakars, jaunas ogas. Nu, tak ir. Cik daudz vajag laimei? Man kaut ko šitik. Vakardiena raids, mēs aizgājām pa kreisi. Šodien gan mēs tā nedarīsim. Bet ne jau vienmēr mīļais var iet pa kreisi. Šad tād arī vajag iet pa labi. Lai cik ļoti gribētos, vai ne, mīļie draugi? Zini, kāds reiz ir, man gribās riktīgi iet pa kreisi, vai ne? Bet nevienmēr to vajag darīt. Jo reiz arī pa labi Ir kaut kas labs un interesants. ir labi. Šodien, cik ļoti vakars mums atļauj, padosimies ar Aju no Ķesterciem uz Plienciem pusi. Saulīt riet. Bet kamēr nav norietējis, ir gaišs. Un tā kā norietēs, tad mums ir savu lampiņu līdzi somā. Ne tā lampiņa, pa ko tu padomāji tagad. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Would you follow me to wonders?
Šitā vienmēr ir, tu ej uz priekšu. Likās tās snīpīs tās priekšā un aiziesim līdz tam līkumiņam. Snīpīts kaut kur pazud, un reāli mēs tagad esam tajā vietā un paverās atkal skats, viss turpinās uz priekšu, un tā tu var iet un iet. Pamazām pietuvājās tur tālumā, Ragaciem bāk. 20 km no šeit kaut kur. Tā jau tu vari apiet arī visu. Vismaz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča. Nu jā, Vestmalu, vai tu jau visu kaut ko var apiet, tikai galvenais jāiet. Nu, vienkārši eju un ejai vēl drusciņ. Tieši Man tā. gribētos to izdarīt. Jā. Man liekas, ka baigi forši. Varbūt kādreiz mums to vajag izdarīt. Nu jā, visu Baltijas Jā. jūru apiet. Nu, varbūt kaut kā no punkta A līdz punktam B, bet es jau nedomāju no Majoriem uz Dzintariem, bet lielākā attāluma. Nu, tu jau Pieņemsim stāsti. no Kolkas līdz, tie pašiem Majoriem. Kā? Kurš tas bija tas? Sveiciens Hārdijam šeit. Jā. Nu, tiešām sveiciens un uvažu Hārdijam un visiem tiem, kas staigā. Kā tas gājiens saucās, ka iet no Kolkas līdz Dubultiem? Nu, ot, viņi te arī iet pa šejienu. Vai ne? Tā arī špago. Nevajadzēja tev piedodīt. Nu jau, tas ir izdomās tas būs. Nu, mēs jau te mājā. Jā. Viss. Vēl viena diena. Vēl viena nakts. Kā man patīk šie līkie horizonti? Tausmīgi. Izliektie. Vai ne? Zeme ir apaļ vēl. Jā. Bet reāli, dāmas un kungi, paskaties pa labi, paskaties pa kreisi, tik jūra vien kā vecā labā dziesmā. Jūra zīve manā, tāds liktenis mani lemts. Vienā citā. Balta saule spīd, visapkārt jūra vien. Balta laiva slīd, un laivā mēs ar tevi vien. Balta saule spīd, Balta saules spīd, taisējā jūras spožums krīt, mīt. Balta laiva slīd, bez vēja slīd.